Ar sezonu mūsu komanda ir apmierināta. Vēl jāpārkāp pēdējais solis šodien. Jāmēģina izcīnīt pēc iespējas vairāk punktu, un tad jau redzēs. Principā to, kas mums ir sastāvā, mēs esam apmierināti to, ko mēs izstrādājam. Paldies puišiem, kur ieradās, kur cīnījās. Ļoti žēl, ka lielākā daļa ir traumas. Es ceru, ka mēs uz vasaras sezonu būsim gatavi un uz nākušo sezonu vispār vēl gatavāki. Izdevās pirmkārt savākt komandu, droši vien tas jau ir panākums. Nav tik daudz mums pazīstami tie veterāni 40+, kas varētu vēl joprojām uzspēlēt. Prieks par čaļiem, ka cīnījās līdz galam. Es domāju, ka ļoti svarīgi un arī nevajag rīkot 38, 40. Jā, ir arī cilvēki 50+, kas vēlās spēlēt. Šīs, man liekas, ka ir otrās sacensības, ja es nemaldos, Latvijas vēsturē. To ir jādara katru gadu un būs vairāk komandas. Es domāju, ka arī kaimiņu valstu komandas brauktu. Tiešām ir grūti teikt, kāpēc mēs šogad otru reizi pēc kārtas uzvarējām šajā čempionātā. Varbūt tāpēc, ka mēs esam jaunāki par pārējiem. Mēs tikko ienācām šajā veterānu vecumā, un tomēr šajā sacensībās katrs gads, katrs liekas gads, teiksim tā, viņš dod ne tikai pieredzi, bet arī sliktāku fizisko un izturību un tā tālāk. Līdz ar to mums ir neliela priekšrocība, varbūt. Bet tas nekādā gadījumā nenozīmē, ka mēs tiešām tikai dēļ vecumā labāki. Ja? Mums ir komanda, ir izveidots jau sen kolektīvs, līdz ar to visi dara to, ko māk, kas viņiem patīk, kas ir iet no sirds. Tā kā es domāju, ka visas komandas ir labas, un rezultāti, kas šodien bija pēdējā fināla posma, tieši rādīja par to, ka visi ir ļoti līdzvērtīgi. Un pirms pēdējā posma neviens nevarēja pateikt, kurš uzvarēs. Mēs vai FK02 vai Samgūs, kas bija pēdējā vietā. Un šodien bišķi viņam trūka līdz otrai vietai čempionātā. Ja? Tā kā visi ir malači, visiem liels paldies, īpaši atbalstītājiem, kuri nāk. Vairāk vai mazāk, bet viņi ir līdz ar to super. Paldies organizatoriem, paldies jums, paldies komandai, paldies ģimenei. Ветераны как дети, это должны понимать, они ранимые, они хрупкие, поэтому к ним надо относиться и создавать условия для них хорошие.